Ministra kungs, kā tad sajūtas ir pēc šīs tikšanās ar transporta komiteju, kas, protams, bieži vien tur jautājumi nāk no visām pusēm, bet kādas kopīgās sajūtas ir? Jāsaka, ka transporta komiteja ir ļoti aktīva un ļoti iedziļinājusies visos jautājumos. Tas bija tāds, viena lieta, protams, bija prezentēt prezidentūras prioritātes, par ko mēs visi zinām un esam runājuši, bet jautājumi bija ļoti plaši. Protams, jāsaka to, ka mūsu prezidentūra ir tikai pusgadu, un mēs visus jautājumus atrisināt nevaram. Bet tas, ko mēs esam gatavi izdarīt, tas ir jautājums par dzelzceļu, kas mums būtu jāatrisina, kas visai Eiropai ļoti svarīgs. Ja šī tehniskā saskaņošana. Lai arī Ilves lokomotīva nākošais būtu derīgi Latvijas. Lai nav jāmaina uz katras valsts robežas. Jā, tieši tā. Mums ir jātiek galā ar to Junkera investīciju pakotni. Un jāsaprot, ka transporta nozara ir tā, kurā šīs investīcijas tiešām ir ekonomiski pamatotas un kur viņas var tikt novirzītas. Es redzu ceļu infrastruktūru kā vienus no risinājumiem. Tāpat dzelzceļa infrastruktūru. Mēs runājam daudz par piesārņojumu, par to, kā samazināt transporta plūsmas, smagā transporta plūsmas uz mūsu ceļiem. Ja mēs investējam dzelzceļa infrastruktūrā, mēs spēsim nodrošināt konkurētspēju arī priekš uzņēmējiem. Dzelzceļš ir ērtāks, ātrāks, ekoloģiskāks. Ļoti patīk atbilde par to, vai Rail Baltica varētu finansēt dzelzceļa otrās kārtas, Eiropas platums liežu projektu ar Junkera plānu, un tā atbilde bija lieliska. Tas ir ģeopolitisks projekts, kurā, protams, mēs nevaram vienmēr sagaidīt, ka viss investētājs atmaksāsies tīri privātām investīcijām, bet tas projekts ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai Baltijai, bet Eiropai, tā skaitā visai pārējai. Tas bija lieliski, es domāju, un kopumā man jāsaka, salīdzinot varbūt ar to, ko es esmu bieži vien redzējis atnākot prezidentūras ministriem, uzņemšana bija ļoti, ļoti labi novērtēja tās kompetentās atbildes tieši arī tajā jautājuma atbildes daļā. Jā, liels paldies, strādāsim kopā. Daudz, kas mums vēl ir jāpaveic kopā. Jā. Paldies.